ka fotogrāfa gribētu ticēt. Viņa bija skarba, ļoti objektīva, līdzi, konstruktīvi domājoša. Jūs varat saprast, ka konstruktīvi domājoša cilvēka secinājums, tad viņa biznesa sāk nebūs kā viņa. Ja? Un ja mēs atgriežamies pie tās pašas mākslas definējam, tad ja mēs vispār gribam runāt par mākslu, mums jāsaprot to vārdu jēgu, ko mēs lietojam. Un tādēļ mums vajag elementāri vienoties par to, ko tad mēs saucam par mākslu. Nedz Arno vispār būs māksla, un nedz fotogrāfija nevar būt māksla. Viņš ir vispār laikmetīgākais vecs, tas ir tā var būt. Viņš ir pats laikmetīgākais mākslas. Skulptūra uzstāja, tik atkarīgs no tā, nevis nekrītas bet nu, kaut kur tas suns ir apraksts. Mēs taču apraksts par to. Par to arī runāt. Suns ir apraksts, jā. Pat vienas, ko teikt, ir teikt, ka ir atšķirīgas lietas, teikt, ir teikt, tāda, nu, tik tiešām, jā, kas nevajag aizstāt, nevajag šo individuālo, uz to katram man atcelos tiesības. Un vispār es to būtu nevērtu vaļā par kādu cilvēka personīgo gaumi, par to, ko viņš pateica. Es nedrīkstāt iejaukties, tā ir mana ētika. Es teiktu par lietām, kas aizskar visu. To mums vajadzētu iemācīties sarunāties valodā, kas lieto višķi vairāk par vienu terminu. Mazliet vairāk terminu. Tu nevarētu tāds atšķirt par šo gabalību, tajā veidī runājot, vai par šo gabalību, tajā veidī runājot. Un tas nav jāizdomā. Tas nav man, bet jāizdomā var aiziet ar šito runāšanu līdz tam, ka izsakās tik gudri, ka tie tādi vidusmēra cilvēki galīgi nekā nevar saprast. Jā. Nē, nu, bet netauta, bet nu, kaut ko nu atkal nav kā laika. Tu jau var... Reiz, tu tā, liekas, saņēmis to Dievsvētku dāvanu, ko tu gaidi, tā mēs varētu nosaukt šo te nesinājumu. Nē, man ir labi. Es jau teicu, es ir būs, man ir labi. Tā kā nav... Nē, bet patiesībā ir tā. Redziet, Taužīgi, ja tā, jūs varētu dzīvot tas savā mazliet noslēgtajā, es nezinu, kas ir vispār divi milzīgi piemēri. Piedodies, jā, tas jautājums. Jūs varētu dzīvot savā noslēgtajā vidē, ja tā ārējā pasaule vispār nepastāvētu, vai arī mēs būtu uzbūvējuši kaut kādu milzīgāko sienu apkārt. Tad mēs varam mēģināt dzīvoties uz to mieru. Tu nevaram dzīvot. Tu nevaram. Man, protams, mums neļauj, un vēl pēc tam mēs paši bieži vien izaicinām dažas kustības, nu ļoti neļauj. Bet tas arī tā. Tas ir patiesībā jau. Laiks izvērtē. Par sociālo būtni vispār, kas tāda. Tas, ko mēs šodien redzējām uz ekrāna, dažu fotografu attēlos, vecie fotogrāfi, tur tas bija māksla. Un katra bilde, kas ir pie sienas, šodienas izstāžu zālē, un visas tās instalācijas, par kurām apgalvo, ka tā ir māksla, tā arī nav māksla. Laiks izvērtē. Jā, un arī tur, ko mēs redzējām, šodien bija mākslas starpība. Jā, bet tāpēc, ka mēs esam uzaudzējuši kritēriju, mēs esam uzaudzējuši. Es patiesībā jūsu teikumu varētu pilnībā balstīt, bet ar piebildu. Mēs, ka tā laika pārbaude bieži vien nevienā paudzē. Un fotogrāfija, tas ir, manā pēc studentiem saku šo teikumu, saku ar jums, ka fotogrāfija ir vienīgais fenomens, kas patiešo strādā ar gaismu, patiešo strādā ar laiku. Un tas laiks, tas jau pievienojās klāt un veido jūsu priekšstatu. Tā ir tā vērtība, ko tas tur izdarīt. Tad ir vērtība, cenas pieaug. Ar laiku nekas cits lāgā nepieaug. Tu visu reizi pieaug jau. Es jau taisnību. Jā, pirms 2 gadiem jums bija lekcija šī pašā zālē. Un jūs zīmējāt tādu piramīdu. Un piramīdas tie slāņi visi, tur amatniecība un paša virsotnīte bija māksla. Un kad runa par fotogrāfiju, es vienmēr atceros to jūsu piramīdu, ko jūs zīmējāt pirms 2 gadiem, un arī uzskatu, ka fotogrāfijas augstākā virsotne, tā piramīdas slāņa ir māksla. Ko tur strīdēties? Es gribētu ieviest mazu precizitāti. Māksla bija visa piramīda. Jā. Nē, apakšā bija amatniecība. Jā.
Viņi piedalās. Tur vēl bija, Bet augstākā tā sadaļa, tā ir mākslinieciskā fotografija. Nu jā, Bet visa piramīda ir māksla. jā. Bet tās piramīdas ir tā, tas ir par šo te piramīdu, kā labai kā zīme, ar kuras palīdzību var vispār izskaidrot jūsu par fotogrāfiju viņi vairāk. Jā, nu, tas absolūtais ir tas, ka tas autors rada. Jā. Nu, tur definīcijas dažādas, viens no izplatītākajiem ir negatīvais, subjektīvais dokuments. Nevienā citā, kā autors, pirmkārt nav īsti saprotama un nav arī vajadzīga. Bet dokuments, tajā terminā ir vārds dokuments, kas neparedz nevienu instalāciju, nevienu samudinājumu, nevienu realitātes deformāciju neparedz. Fotogrāfs nofotogrāfē kaut ko tādu, kas tikai viņam vienam izraisa. Es uzskatu, ka tā ir mākslas augstākais leģionis. Es pieļauju, ka mūzikā es pieļauju, ka komponists. Tas, ko viņš uzkomponēja, tikai viņa interpretācijā ir tas, ir šī ir smaiļas. Bet es domāju, ka vieto viens cilvēks. Nu, laiks izvērtē tādu. Bet fotogrāfija Tādēļ mēs arī šeit par to runājam, ka laiks ir fotogrāfija tā ir fantastiskākā iespēja, kas ielīdz tikai fotogrāfija. Ja? Un ja to, laiku dažādas izvērtējumus, kas ielīdz klāt. Šodien varēja skatīties ar interesi to, kas tur bija uz ekrāna. Tad tas nozīmē, ka laiks ir pozitīvi novērtējis. Jā, bet tā interesi jau ir komponējās no dažādām kvalitātēm interesi. Nu, man varbūt jāsaka, ka vienam ir emocionāla, un man ir varbūt jāprātīgi pragmātiski, un teiksim, nevienam citam nav pieņemams tādā saliktumā vai otrā. Ja? Bet runāt, bet mēs tam pienākuši, mans ierosinājums bija tas, ka mēs tam pienākuši pie robežas, ka mēs neizbēgam visu, par ko mums nācies runāt, ja mēs runāsim profesionāli par savu nodaļu. Jā. Bet kāpēc mums nešķiet, ka tā komunikatīvā daļa, ar tām emocijām darbojas? Es jums piedāvāju padomāt par to. Es vispār neesmu priekšnieks, neesmu komandieris, ja? Piemēram, mums šodien bija brīnišķīgs priekšstatījums par kapelīti. Es nedomāju, ka miglainās bildītes, kas no amatniecības viedokļa ir ļoti zemes kvalitātes. Ja, ka viņas nebija tā vērts, lai viņas šeit parādītu, un lai viņas neparādītu kaut kādu pavisam citu griezumu uz Latvijas fotogrāfijas 20-30 gados. Kad bija īstenībā atkal viens ļoti fenomena vērts priekšstats par to, kas tad varēja notikt. Nē, pastarpināt, jo tas saturs, viņš ir neatraujams. Jā, vienreiz, ko es paņemšu, tur bija, manuprāt, kādiem 3 autoriem, manuprāt, bija Ziema Taimeri. Noņemiet nos gadus, noņemiet nos uzvārdus, un izliekat ar Taimeri te ļoti švaka dokumentācija, ļoti švaka dokumentācija. Kas mūs aizstāra, par kur mēs pagājušā gadsimtā no autors ir kādu biogrāfiju un vēl kaut kādu, ar vēl ko es ieteicu izdarīt. Viņš ir skatījies uz to Ziemu tajā laikā, kādā veidā. Es noņemiet šito visu nos. Es vispār neskatīšos uz dažām tām teicībiem. Neskatīšos. Vai nekas, es subjekts esmu vainīgs pie tā, ka es neskatīšos, jo mana pieredze un kaut ko ir citrizē. Un šī vietā. Citam tā pieredze vēl lielāka, bet citā virzienā. Te ir argumenti, kas ir patoloģiskā lieta. Viņi darbojās, un mēs uzspējam. Mans ierosinājums ir par fotogrāfiju skatīties kompleksā, un nebūtu par slikti, ka mēs šīs
nodrošināt, bet fotogrāfiju, lai viņi saprast. Lai saprastu viņas pastāvēšanu un lietošanu. Ļoti noderīgi, ka šīs lietas pasakās kopā. Un tas, ka tu tā kā viņas pārveidi, vairāk reizes pabeidz no labās reizes puses un no augšas lapus, ja? Un nonāk pēc kādiem labiem secinājumiem. Ir par liederību. Ka no tāla iegūtu liederīgāku rezultātu, un mēs ar savu fotogrāfiju aprašanas pieredzi visādos savu kuģi. Bet vai mēs nevarētu iet vēl dziļāk? Par to arī runa. Par to arī runa. Kur ir nosauci žanrus un kur ir vispār nenosauci žanrus. Man patīk, ka daži pētnieki vispār nenosauci žanru kādā strādā fotogrāfā. Tas man pārmetums, jā, es pat nepiesaucu nevienu, jā. Es vienkārši par to, ka pētnieki, ka šīs nozares pētniecība, viņi savā veidā ir ļoti, viņi prasa lielāku zināšanu, ietilpību, varbūt arī tādu, tā kā jaudu tam pētniekam prasa. Tad mēs tiekam pie visu nākainās dzīves. Tāda sajūta, ka es atceros tiešām reāli vecīgākā tēta sportīgi, iedodiet iekos te kādīgi, tad viens maz mutīgi uzreiz nevar. Tas tāds tēta. Mums vajadzētu iemācīties, ka mēs visu tās kārtas varam saņemt, jā, saprast. Ok. Vēl tāds skatījums, saistībā ar materiālās runātās ar mākslu un tādu, ja? Manuprāt, fotogrāfija ir jau sen pāri tiem 150 gadiem un tādu, ja? Un tur jau ir dažādi tie periodi. Manuprāt, tāds interesants pētījums, kaut vai tādā Latvijas, Baltijas mērogā būtu, teiksim, paskatīties, kā izstādēs novērtēt fotogrāfiju. Tas arī būtu patīk. Un tad, vai mēs, teiksim, tāds patīk, kas ir kurā laikā bijis, tas nebūs, teiksim, 19. gadsimta 60. un 70. gados, kad fotogrāfa viedi un medaļas par to un to, ja, un, teiksim, 21. gadsimta, ja, teiksim, 2. desmitā. Atšķirības ir milzīgi. Es domāju, ka klātesoties Pēters Kortes, kurš jau visvairāk to ir nodarbojies, apstiprinās to, ka lopot ir medicīna. Un vispār sākās 19. gadsimta vidū. Zviedrijas 50. gados sāka rīkot un medaļas deva par mākslu. Un Latvijā, tāpēc līdz 20 gadiem deva fotogrāfam par mākslu. Viņš piedalījās tautsēmniecības sasniegumu izstādē ar to, ka viņš māca uztaisīt ainavas. Es negribu viņu noniecināt. Tas ir stāstījums nevis par fotogrāfu, bet par sabiedrību. Ja, kas to saucas tādos vārdos. Jā, liekam, lībažos piešķīriem, jā. Būtībā jautājums ir par terminoloģiju. Jautājums ir par terminoloģiju. Par to arī un arī par to, ka mēs tā ļoti sapriecātos ar kaut kādiem dažiem gadiem, mēs teiktu tā, ka mēs runājot par kādu šeit nosaucot fotogrāfu līdz, nezinu, līdz 20 gadam vai 30 gadam, arī, teiksim, Otram pasaules karam, ka mēs lietosim terminoloģiju, ko kāds lietoja, var piebilst, ka šodien vairāk lieto vai vispār lieto citu. Tas būtu normāls veids un mēs piedājums, jo, teiksim, taisīt skati vai kāda revolūcija par to, ka atvainojas Anglijā 1860. gadā kādu miedalu nepamatot par mākslu, tas būtu arī neiecīgi. Tajā brīdī gan profesionālā savienība, kas par kopienu, teiksim, ja, un sabiedrība kopumā šo vietu definēja kā mākslu un ir 100 gadus tā arī patērēja. Šodien pievienot pie visu, kas mums ir pievienojies, atklāt cik informatīvais valsts tagad darbojās, ja. Viņš ir izmainījis, kaut kāds lietas izmainījis. Nu, un dažas lietas, mēs teiksim, par terminoloģiju tāds, ka mēs patiesībā neesam ievies. Nu, par tiem žanriem īpaši, es tur barots, es dažās skolās strādāju jau vairāk kā 10 gadus, un dažās strādāju pārāk dažādi esmu lūdzu. Es skaitās augstākā izglītība, un es atnācu, tad es no pēdējiem kursam daļas lekcijas nolasīju. Nemāk, viņš ir mākslās profesors un nemāk žanrus atšķirt vispār, ainavām un kā dabas neatšķirt, nu, piedod.
Vēl tāds moments par to mākslu, ka mēs meiteni sākām, un man tā pazīšanās izveidojās, tātad tie fotogrāfi 90. gadā sūtīti Ļevam Tolstojam, tas albums, kas glabājās un ir dzīves, un viņi var dabūt uz šeit. Un tad nu gan varētu gaismas stilī viņu kā vai kā albumu, vai kā viņu varētu sadalīt, vai kā, un tad paskatīties, kā tas ir oriģināla fotogrāfijas vieta. Jā, bet mēs varētu... Kuras viņš, par kurām viņš saņēma tās balvas. Un tad varētu redzēt, ka, nevis, ko mēs tagad parunājam, ka kopija tāda vai šī tāda, kas ir oriģināla. Oriģināli skatīties, protams. Ja tas ir viss iestrēdis, es nezinu, kāpēc, ja kultūras ministri mainās un kā viņš ir palikt. Es pat domāju, ka tas atkal cits jautājums, un mēs bija atrisināsim. Mēs jau vairs neatrisinām. Mēs visi esam nokavējuši versiju, ka to var atrisināt. Bet vai tas mums sagādātu mazu prieciņu un mazu baudu, ka mēs viņu dabūtu pakautīt ar rokas, kas varbūt ieskanēt. Ja? Bet es nedomāju, ka tas šajā mākslu, šajā par ko kādu ļoti radikālu maini. Bet viens kaut kāds klausais konstitūcijai. Tā viņš tikai dod mājienu, to, kā mēs varētu sākt viņu aizpildīt, bet viņš neaizpildīt. Kā saka, oriģinālus redzot, labāk varētu novērtēt priekšstats. Es pat šeit ieraudzīju, balvu, kas šādi, ja? Es to reprodukciju redzot. Es redzēju 3-4 reprodukciju pašos, ja? Tur viņās nebija kaut kāda, ko nezinu, funkcionāla tonalitāte. Es biju kaut kā šajā reprodukcijā. Tad es redzētu, ka to balvu patīk kopēju savā rodīt. Un tā ir runa par tādu realitāti, jā, par izteikums līdzekļus, ir viennozīmīgi par izteikums līdzekļus, un kāda intensitāte ir konkrētais autors un lietas. Ja viņš viņu tādu palaida pasaulē, tad atzīmēs tajā brīdī akceptēja, un, protams, ir oriģināls skatīties. Tas ir viennozīmīgi. Neapšaubām par lielu. Bet komunikatīvi tas neko nemainīs. Ne, viņš mainīs. Ja tu skaties šo slikto piedod. Ja tik lielā atšķirībā, jā, bet būtības skatīt. Teiksim, tajā konkrētajā balvu pašlaik tā ietiekot daudz tātad indeksu, gan tā poza, gan tā pats sevi uzstādīt, tur var nojaust ietiekot daudz arī bez tonalitātiem. Kāpēc? Tur piemēram savu gatavo klāstu. Tādā gadījumā es jau tikai saku savu gandarību, ka mēs šeit pārsteigšanos varam. Es tad visam izkupēju, mēs darbojās. Jā, un paldies visiem, kur ir rosības ielikuši. Mēs vienkārši novēlu apstaigāties ar būtu kādu citu horizontu, vai kaut kādu saku diezgan. Es tā kā ceru, ka klātesošie saprat, ka tas nav pārmetums tam, kas ir. Tas ir aicinājums paplašināt esošo domā. Es man teicu, ka mēs esam mazliet brīdinājums no tā, ka mēs esam pienākuši pie laika, kad mums ideāli var šobrīd autorus apskatīties. Varētu teikt, par dažiem varētu vēlēties, ka tur tās divas teikums pasaules klāt, bet tas būtu sīks. Mēs pienākam pie daudz komplicētāk laika, un to starp arī pie tā, kas ir tiešām mūsdienu, ja, to es, jā. Es teiktu, kā persons, kā subjekts, ir daļas viens tos emocionāli ekspērējums. Es nepiestošu. Bet, ja man jārunā no eksperta viedokļa, viņi iesūvam tā, tad tu varbūt viņus mežģīt, lai to aprakstītu. Viņi var aprakstīt. Jebkuru dīvainās un šodienas lietu, kur pieļaut, ka tā gāvas lielākā daļa atbalstības, ka tas tā kā bezmaz nevajadzīgi. Viņi var aprakstīt. Tikai nevis ar vienu teikt, ar divām lapusēm, bet var aprakstīt. Tā ir terminoloģija, lai mēs par tiem vārdiem tomēr būtu droši. Es sapratu, ko ar notis nedēļ teikt ar to, jā, un tad tā metodika, kā to uzrakst, arī ir kaut kādas prioritātes, ir kaut kādas sekundārās lietas, varbūt ir desmitā līmeņa lietas, tad viņas tiktu kaut kādā veidā sakārtot. Mēs tiem cilvēki, kas strādā muzejos, un kur tiksim apgūst kaut kādu elementāru muzeoloģijas pamatu, viņš jau saka priekšā. Jāizmanto laiks, lai viņš neļauj mums jautāt par strīdu, un mazāk.
kastu kabu, jāber dziļās, tik tiešām, jā. Tas pēdējais, mums ir liela dinamika. Mēs esam kopā to piedzīvojam. Viņiem var uzlikt kā laiks negaidām vairāk par 130 metrs. Kā daži muzeji īstināja par to, mēs viņiem tā kā pajautājām autors, tāpēc nav pierakstīt. Viņam ir dzirs pierakstīt ar ārpus. Autors nezinu, kurā daļā nezinu, kurā tiemā nezinu. Tas jau tagad ir liels progress. Pagāja 10 gadi, tieši 10 gadi, ka muzeju tiks, tā kā jau bija fotogrāfijas muzeju kombinācija, mēs kārtiņās rakstām, tagad ir autora vārdā priekšā. Dinamika ir ļoti strauji, ko gadu virsā. Jā. Vēl viens vēl viens. Jā. Man tikai uztrauc cits aspekts. Vai šīs te idejas ierosinātāji, es saprotu, sākas ar Arno vai ar Ausiņu, nav jau svarīgi. Nav vienalga, ar kuru. Neiet runa par personālajām. Vai mēs neradīsim atkal jaunu svešvalodu, no kura pat, kuru saprot tikai viens vai daži cilvēki. Šī policistiem ir sava valoda, zekiem ir sava, deputātiem ir sava, parastam cilvēkam ir sava, katram sava valoda. Jā, kungi, paskaidrojiet, vai nebūs jauna svešvaloda, jo arī šoreiz no tās te visas tās runas, labi, piedod, es sākumu nedzirdēju, bet man grūti bija izlobīt, ko tad īsti vēlies tu pateikt. Es laikam esmu muļķis, piedodiet. Man ir tāds jautājums, jūs ziniet, ko nozīmē vārdu diakrātija? Paldies. Ziniet? Zinu. Tā bija tīrākā provokācija. Jūs noteikti zināt, ka tas ir svešvārds. Bet mēs saki, tā nav svešvaloda priekš fotogrāfiju. Pasaki vienkāršiem vārdiem satvērams, arī var teikt, Bet, ja mēs runājam par terminoloģiju, tad ir noteikti katru vārdu. Labi, neiet runa par terminoloģiju, iet runa par valodām, pašreiz ožs pēc tā, kas šito te jauno formulēja vienalga vai tur Maskava vai Marnīca piramīdas augšā vai lejā, nav jau svarīgi. Neiet runa par visu. Saprotiet, ir pašiem runātājiem jau šo ideju ir, tad lūdzu runājiet vienkāršiem vārdiem, lai pārējos saprast. Man, piemēram, cepuri nost, man ļoti patika tavas studentes, varbūt ne tavas, es nezinu, tas te attēlojums. Viņai varbūt tur pietrūka, kā mēs teiktu, profesionāls vai kā, bet tas aizgāja līdz manam, kā skatītājam muļķim, vairāk nekā profesionālie vēstījumi. Tad piedodiet, lūdzu. Iet runa par valodu, Rolēns tā brauc divi fotogrāfi. Labi. Viens saka, es paņēmu tos divus ciklus, apkurāzu un banku taisnību. Ko tas nozīmē? Es nesapratu. Rolēns tā brauc divi fotogrāfi un sarunājās savā starpā. Viens saka, es paņēmu tos divus ciklus un banku taisnību. Jā. Par ko viņš runājās? Es nezinu, par ko viņš runāja. Filmiņus viņš aizmet. Profesionāls žargons. Pagaid, vienu mirkli. Profesionāls žargons, tā ir viena lieta. Bet jūs jau uzstādījieties jau te kaut kādai noteiktai sabiedrības daļai, tad arī tādā veidā jācenšas pasniegt. Un tad runāt par kaut kādu, un kas beigās, vai māksla, fotografēšana, māksla vai kā. Varbūt tā vienkārši prasme apieties ar gaismas otru. Tā nav izslēgta. Jā. Tas ir, cik tas procentuāli būtu maz, no visu, kas fotogrāfam jāzina. Nē, ja tu runā par, tā ir, vispirms tā ir prasme. To, vai viņa tur atradīsies Maslova piramīdas, Marnica vai Maslova, man jau viņa putroja. Un tātad, kurā tur augšā vai lejā, vai kā es kā rušinos pa piramīdas piekājas smiltiņām. Bet neiet runa par to. Man tā ir viena alga. Ne par to, bet jūs to pasniegt. Jāiemācās pasniegt. Citādi, saprotiet, grūti jūsu domu uztvert. Es varu pieļaut, ka tas ir grūti. Jā. Bet es teiktu, ka tas pieņēmums, ka jūs noliekat sevi tajā tur. Es tur noliku tur, kur man vajag. Mums pēc tā piramīda. Bet tas ir nosacījums, kur jūs ieviesāt no sevis pret visu pārējo. Jūs no
Nu, redz, un te mums sākas jau sarežģītā valoda. Iet runa par nosacījumiem un pārējiem. Nu, labi. Kurš tikko pateica? Labi. Nē, es jau to pasauli neizdomāju. Nē, viss skaidrs. Neizdomāju. Tā pasauli šeit apkārt un viņas patīk ļoti daudz vairāk, kā mēs tajā zālē. Jā. Zināmās fotogrāfijas ir demagoģija. Kāda demagoģija? Nu, pagaidi. Viņš teica to tā, no katra pieredze. Kāda tava pieredze? Saproti, nē, vienkārši... Viņas nav lielākas. Viņas nav lielākas. Bet patiesībā vienīgais, ko es varētu varbūt tā kā vēlēties, ir varbūt mūsu saruna būtu mazliet tāda labsanīgāka, ja es pieļauju lūdzu pozīciju, es pieļauju manējākā. Nē, es ļoti pieļauju. Ne par to iet runa. Saproti, nu, es jūtos ļoti vainīgs, jo es arī tur aizmugurē... Nē, vainīgs es kāpēc? Vainīgs tāpēc, ka es laikā neiesēdos tuvāk un nesāku kliegt, lai tu 1 decibilu skaļāk runā, nevarēju dzirdēt lāga. Nu, tur tā, šis tas pazūd. Nu, bet tā pamatdoma ir skaidra. Man nav nekas par formulējumiem, man nav nekas. Bet, lai beigās rezultātā sanāk tā, lai tas izskanētu saprotamā valodā. Vien neāns varētu pieņemt. Mēs vispār latviešu valodā fotogrāfiju. Es neesmu rēķinājis nekādā pētījumā. Tad es tomēr uzdrošināšos teikt, ka mums pat nezvaigis trešdaļa latviešu valodas terminu. Nē, vispār nav terminu. Es tam pilnīgi Cik līdz mēs saliekam divus mazliet terminus kopā. Dai li braucam mājās. Jā, tūlīt braucam.